Tēva un Dēla un Svēto gara vārdā. Dievs, Kungs, lai ir ar jums. Lūksimies. Dievs, kas esi gaismas avots un sokums, un taisnīgajam Simeonam atklāja Kristu visu tautu apgaismošanai, mēs pazemībā tevi lūdzam. Svētī šos sveces un pieņem savu ļaužu lūgšanu, kuri sazapulcējuši dedzinošos sveces tavu vārda gūdam, lai eju ticības un likumības ceļu varētu nonākt pie tevis mūžīgajā gaismā caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Sāksim dievkalpojumu. Dievs, mēs domājam par Tavu žēlsirdību, Tavas svētnīcas vidā, ka Tavs vārds, Dievs, tā arī Tava slava sniedzās līdz pat zemes robežam. Tava labo rūka ir taisnības pilna. Šai svēto misija tiek upurēta par mirušos Annas dvieseli. Broļi un mūsas, nožēlosim savus grēkus, lai mēs būtu Dieva žēlistību cīnīgi. Es atzīstu visu varīgajam Dievam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grēkojis ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, broļi un mūsas, aizlūgt par mani Kungu mūsu Dievu, lai apsižālē par mums svarīgais Dievs un pīdevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. Kungs apsažāloj, Kungs apsažāloj, Kungs apsažāloj. Gūts Dievam augstumos
un mīrs virs zemes, labas gribas cilvēkiem. Mēs tevi slavējam, teicam un pielūdzam. Mēs tevi pateicam un tevi cildinojam, jo liela ir tava gūdība. Kungs, dabasu karali, Dievs visvarenais Tēvs, Dievs vienpiedzimušais dēls, Jēzu Kristu, Tu, Kungs, Dievs, Dieva jārs, Tēva dēls, Tu nūceļ pasaules grēkus, apsažāloj par mums. Tu nūceļ pasaules grēkus, uzklausi mūsu lūgšanu. Tu siedi pie Tēva labos rūkas, apsažāloj par mums. Vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi Kungs, Tu visu augstākais, Kungs Jēzu Kristu, ar svātu goru, Dieva Tēva gūdībā. Āmen. Lūksimies. Visuvarenais mūžīgais Dievs, mēs pazemībā nūzelīcam Tavas majestātes priekšā, lai tāpat kā Tavs vienpiedzimušais dēls tika stādīts Tavā priekšā Jeruzalemes svētnīcā, tā arī mēs varētu tērum sirdim nonākt pie Tevis debesīs. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus Tava dēla vārdā, kas ar Tevi svāto gara vienībā dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no pravīša Malahija grāmatas. Tu saka Kungs Dievs, lūk, es sūtīšu savu eņģeli, un viņš sagatavos ceļu manā priekšā, un tūlīt savā svētnīcā nāks valdnieks, kur jūs gaidat, un derības eņģelis, pēc kura jūs ilgojatīs. Lūk, viņš nāk debesu pulku Kungs, kas gan spēs izturēt jū atnākšanas dīnu, un kas varēs pastāvēt, kad viņš pazarodēs. Viņš ir kā kausātoja guns un vadmaļnīka sorms, un viņš apsasies sit kā kausēt un tērēt sudrabu, un šķēstēs levī dālus, un porkausēs jūs kā zeltu un sudrabu. Un tad jī taisnībā upurēs Kungam upurus. Un Kungam patiks Jūdas un Jeruzalemes upurs, kā senos dīnos, kā sen pagojušos godūs. Tī ir svāto rakstu vārdi. Debes pulku Kungs ir godības karalis. Debes pulku Kungs ir godības karalis. Jūs varat paceļot savas valodas un topiet augstākas jūs mūs senās durvis, lai var ieiet godības karalis. Kas ir šis godības karalis? Stiprs un varens Kungs, Kungs, kas varens ir kaujā. Debes pulku Kungs ir godības karalis. Jūs varat paceļot savas valodas un topiet augstākas jūs mūs senās durvis, lai varat ieiet godības karalis. Kas ir šis godības karalis? Debes pulku Kungs, viņš pats ir godības karalis. Debes pulku Kungs
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Ponieważ dzieci uczestniczą w krwi i ciele, dlatego Jezus także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie, przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 Gaismo paganu, obgaismo shanai, on slava tavai, Izraelia tautai. Alleluja, alleluja, Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Svētais Lūkas. Gods Dievam. Kad bija pagojušas Mūzes likumā noteiktos šķēstēšanos dienas, vecāki nesa Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs stodētu kunga priekšā, kā ir rakstīts kunga likumā, katrs vērīšu kortas pirmdzimtais, lai tiek veltīts kungam, un lai saliktu upurī, kā sacīts kunga likumā, vīnu pori ūbeļu vai divus jaunus bolūžus. Un lūk, Jeruzalemē bija cilvēks vārdā Simeons. Šis cilvēks bija taisnīgs un divbijīgs un gaidīja Izraēļa īpriecinošanu, un porjū bija Svētais Gors. No Svēto Gora bija saņēmis atklāsmi, ka viņš neredzējis novi, pirms nebūs uzlūkojis kunga svaidētu, un Gora pamudinots viņš iegojis vietniecā. Un kad vecāki īnesa bērnu Jēzu, lai par jū izpildētu likuma priekšrakstus, viņš paņēma to savos rokos un slavēja Dievu un sacīja: Tagad nu atlaid kungs savu kalpu mīrā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir skatījušas tavu pestēšanu, ko tu sagatavoji visu tautu priekšā, gaismu pagonu apgaismošanai un slavu savai Izraēļa tautai. Tie ir Svēto rakstu vārdi. Slava Kristu! Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy upłynęli dni oczyszczenia Marii według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo 2 młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny,
вычакивал потехи Израиля, а Дух Святой спочивал на ним. Ему Дух Святой объявил, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światła na oświecenie pogan i chwałę ludu Twojego Izraela. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dārgie broļi un māsas Kristū, šodien sveču diena, kā mēs saucam tautā, un tie ir vienlaicīgi Kristus un arī patiesībā jo motes svātku diena, jo šumā dienā Jēzus bērns it kā sazatiek ar veco derību, ar veco Simeonu, kurš aizīdams no šos dzīves atsavoda no tos pazateic Dīvam un saka: Tagad nu atlaid, kungs, savu kolpu mīrā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestēšanu, kuru tu sagatavoji visu tautu priekšā. Senī laiki aiziet un izasots jaunī, un timā pat laikā kunga mote dzied pavisam savaidus vārdus, kurus ni jai, ni arī Jēzus sākumā nemaz nesaprota. Jī pat mazliet samulca. Simeons paēma rūkos bērnu un sacīja: Redzi, jis ir likts par krišanu un augšām celšanos daudziem Izraēlī. Tas ir caur jū daudzi cilvēki paklups un pakris, un daudzi pīzaceļas augšā un atsadzēvinos. Un arī tavu pošas dvieseli caur durs zūvuns, atskan vārdi Marijai, tātad caur jos dālu arī Dieva motes sirdē būs jopīdzēvoja porbaudējumi. Pēc tam jis paregjoja jai cīšanas jau no pirmajam dīnam. Mēs varbūt domājam, ka Dieva motē nebija kārdinojumu, bet ja jau pat jos dāls pīdzēvoja kārdinošanu, tad tādi porbaudējumi bija arī jai. Tas nozīmē, ka jos sirds tiks īvainota tū caurdurs sopju zūbuns. Tāpat arī cilvēki, viņi pieņems, citi atsateiks, viņi pīzaceļs, bet citi pakris. Tāpēc, ka kungs vienmēr ir dēļ cilvēkiem bijis par klupšanas akmeni. Kad jis atnāca uz pasauli, cilvēkiem bija jāizvēlē būt ar jū vai arī pret jū, pieņemt jū vai nozavērst un iet pa savu ceļu. Lūk, kāpēc jis bija kā porbaudījums un klupšanas akmens. Un Dieva mote, kura saņēma atklāsmi par to, ka jos dēlam būs mūžīga valstība. Ko redzēja jai? Ja redzēja, ka jis jau no agras bērnības tika pakļauts noves brīsmēm. Jis pīdzima ne kā ķēniņš, bet gan staļļētī, pēc tam jū gribēja nogalinot, un vecākiem nocējis nakts malnumā biegt ar bērnu pori rūbežai, lai izglābtu jo dzīvību. Tas viss neizskatīja pēc kaut kādas valstības. Un arī tad, kad jī atsagrīza no Eģiptes, Jēzus apsameta uz dzīvi ne jau pilī, bet nabadzīgā būdeņā. Un jam nebija kolpu, jam nebija karaspēka, jam nebija šos zemes varas un slavas, bet jam bija mazs namiņš un darba golds, pie kura jis strādāja pats ar savam rūkom. Tā tas ritie no vīnu viņa dīnu,
Gondreiz visa jo dzēve pagoja pie šo povarda. Šimā darbneicā, kuris nūzalīcīs por gaļnīka darba goldu, strodoja, lai uzturētu sevi un savu moti. Un tas pavisam neaizskatīja pēc karaļa trūņa un pēc valdiešanas, kurai nebūs gola. Un bija arī pēdējais porbaudījums. Dēls īgoja svātajā pilsētā. Beidzot cilvēki bija jū atzinuši, beidzot tī jū pieejami. Tī sagaidīja jū ar priecīgiem saucīņiem, kā kieņeņu, bet napagoja nedeļa, kad caur tīm pošiem vārdiem jū izvede sasītu, kā nūzīdznieku, un aizveda kopā ar 2 laupētojiem uz Golgatu, uz kaunpilnos noves vītu. Jei gaidīja līdz pādiem brēžam, ka varbūt notiks kas naparasts, kad jūs izajauks, kad noves sprīduma izpildīšana tiks portraukta, ka nu dabasim atskanēs pārkļūņa dordi, bet nekas neatskanēja. Dabasi klusēja, tikai saule aptumsa un pasasliepe. Bet jei stovēja pie Krista, klusēja, un tikai viens pats Jons bija kopā ar jū, un dažas sīvītes, pat visi jo uzticēgī un padīvēgī mocekļi izbailēs bija izbāguļojuši. Tāpēc daudzi saka, ka kopā ar kungu sirdī tika pīkolta pie Krista arī jo mote. Visa jos dzēve no to paša brēža, kad jai tika paaicinota kļūt par Dīva moti, bija vienīgs Krista ceļš. Lūko pēc šodien atcerūtīs svāto Simeona pravītojumu, mēs nūlīcam golvas jos sirds brūču, jos dvieseles rātu, jos Krista ceļa priekšā un saucam. Dīva mote lūdzīs par mums, nūskumušajiem, nūmoktajiem, griecēgajiem, kuru priekšā stov izvēle. Vai kungs mums būs par krišanu, vai par augšām ceļšanos. Lai notiek tai, ka jos lūgšana mūs paceltu, un lai visos kārdinojumos un smagajos porbaudējumos mēs saglabotu savu ticību, kā to saglaboja Marija uz Golgatas un pie dēla kopā. Mēs bieži stāvam ne tikai pie savu tuvinieku kopā, bet arī pie savu cerību, savu sapņu, savu cilvēcisku ilgu kopā. Daudz, ko mums pīzanok apglabot, un tad īzastoja grūtsirdības, mosticības un arī izmusuma brēži. Bet ja mēs atcerēsimies par Dīva motes Kristu, tad mēs otkon izdzirdēsim Dīva balsu, otkon pīzaceļsim, izataisnosim un sacēsim. Kungs, tāpat kā tava mote, sekojot tev ar cerību un paļovēbu, paturēja savā sirdī svātos vārdus. Tai arī mēs saglabosim šos vārdus, lai tī dzēves nakts timsumā mūs stiprinotu un dotu mums spēku. Āmen. Es ticu uz vīnu Dievu, visvarenu Tēvu, dabas un zemes, visu redzamu un neredzamu lītu radētoju. Es ticu uz vīnu kungu Jēzu Kristu, vienpīdzimušu Dieva dēlu, pirms visiem mūžam no Tēva dzimdinotu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patīsu Dievu no patīsa Dieva, dzimdinotu, neradētu, būtībā līdzīgu Tēvam, un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestēšanas labā ir nocis no dabasim. Īmīsojis caur svāto goru no jaunos Marijas un kļuvis cilvēks, Kristā pīkolts par mums Poncija Pilata laikā, cītis un apglabots,
trešajā dīnā augšām cielīs, kā pravītots rakstos, uzkopis debesīs, siet pie Tāva labos rūkas un otkon gūdībā atnoks tīsot dzīvus un mirušus, un jo valdēšanai nebūs gola. Svātū goru, kungu un atdzīvinotoju, kas no Tāva un Dāla izīt, kas ar Tāvu un Dālu tiek leidzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur pravīšiem. Es ticu uz vīnu, svātu, katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vīnu kristību grēku pīdūšanai, gaidu mirušos augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Āmen. Sveču dīnā paceļot savas sirdis uz Dievu, lūgsimies, lai Svāto Gara žēlastība apgaismoja visus ļaudis, ka tāpat kā divbēgais Simeons atrastu pestītoju. Mēs tevi lūdzam. Lai ticības un zinību gaisma roda ceļu pie Dieva katrai jaunai paaudzei. Mēs tevi lūdzam. Lai pēc Dieva motes parauga arī visas kristīgos motes veltī savus bērnus Dievam. Mēs tevi lūdzam. Lai aizvadījuši Ziemassvētku posmu ticīgi censtos izmantot visas tos žēlastības, kuras dāvāja tiem pestītājs. Mēs tevi lūdzam. Lai cilvēku labī darbi ir tas gaismeklis jūsu rūkos, ar kuru tīm jāsastop kungs dzīves nūrītā. Mēs tevi lūdzam. Lūksimies arī par Annas dvieseli, lai Dievs savā žēlsirdībā uzņem jū debesu valstībā. Mēs tevi lūdzam. Dari, kungs, lai mēs tavā svētniecā varētu vienmēr īt ar skaidram sirdim caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Lūdzīties, broļi un mosas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem šo munu un jūsu upuri.
Kungs, Dievs, kas esi ieliejis, lai tavs vienpīdzimušais dēls tiktu tev upurāts, kai navainīgs jārs par pasaules pestēšanu, pieņem savas baznīcas veltētu upuri tavam gūdām caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Dievs, Kungs, lai ir ar jums, uz augšu sirdis. Pasateiksim Kungam mūsu Dīvam. Patīsi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svietīgi, ka Tev dabasu Tāvs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Jo Tavs mūžīgais dēls svietniecā tika stodēts Tavā priekšā, un no svāto gora tika atklāts, ka Jēzus Kristus ir Tavas tautas gūds un gaisma visiem ļaudim. Tāpēc arī mēs, steidzoties pretī savam pestētojam, līdz ar eņģeļiem un svātajiem Tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr. Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debes malku Dievs, debes un zeme ir Tavas godības pilna. Osana, 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 Ostumos, Osana, 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 Ostumos. Svētais, svētais, kas nāk Kunga vārdā. Osana, 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 Ostumos, Osana, 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 Ostumos. Kungs, Tu esi patīsi svāts, visa svātuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar savu garu dvasmu, lai tos mums tūk par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi atsadevi cīšanom, es ieme maizi, pazateica lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams: Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta. Tāpat pēc vakariņām es ieme arī bikeri, pasateica vēlreiz un deve saviem mocekļiem sacēdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, darit to munai pīmiņai. Lūk, ticības noslēpums. Tāpēc, pieminādami Tavu vienpīdzimušo dēlu novina augšām ceļšanos, mēs upurējam Tev, Kungs, šo dzīvības maizi un pestēšanas bikeri un pasateicam, ka mums esi ļovis stāvēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svātais gors vīnai mūs visus, kas pieņemsim Kristus mīsu un asni. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulī un līdz tai pieaugt mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Francisku, ar mūsu veiskupu Joni un ar visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus, kas ir aizmuguši ar cerību uz augšām ceļšanos, kā arī visus, kas ir miruši Tavā žēlsirdībā un ļauj viņiem redzēt Tavu vaigu. Apsažāloj par mums visiem, mēs Tevi lūdzam, lai kopā ar svāto Dieva moti jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jos leiguvaini, svātajiem apusteļiem un visiem svātajiem, kas Tev bijuši pateikami no mūžim, arī mēs kļūtu mūžīgos dzīves cīnīgi un varētu Tevi teikt un slavēt caur Tavu dēlu Jēzu Kristu.
Caur Jēzu Kristu ar jūnu himā Tev divam visvarenajam Tāvam, svāto gora vīņeibā, ir viss gūts un slave, visus mūžu mūžūs. Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovību sakam: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tava vaļa, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu Kungs no ļauno, dod lūdzam mīru mūsu dīnos, lai ar Tavu žēlastību mēs būtu pasargoti no katras nelaimes un grēka, drošā cerībā gaidot atnākam mūsu pestētoju Kungu Jēzu Kristu. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apustuļiem, es jums atstāju mīru, es jums dodu savu mīru, raugīs nav uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību, un stiprināja visā kristīgā saimē savu mīru un vienību. Mēs Tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžūs. Lai Dieva mīrs ir ar jums vienmēr. Sniedziet viens otram mīra un izlīguma žestu. Lūk, Dieva jārs, kas noceļ pasaules grēkus, svētīgi tī, kurus Dievs aicināja pie sava golda. Kungs, es neesmu cīnīgs, kā Tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana viesele kļūs vesela. Zvaigznes, kas liels uz zemi klusē, brīnuma nakti klusā, zaļajās egles sāžas, bērnam uzvaiga dusā. Svētā un labā.
Lūksimies! Mūsu labais Dievs, kas piepildīja svētīgo Simeona ilgas, vairoja lūdzam arī ar svāto oltāra sakramentu savu žēlastību mūsu dvieselēs, lai tāpat kā Jīs, kas neredzēja novi, pirms nebija uz rūkām turējis pasaules pestētoju, tā arī mēs īdami pretī savam kungam īmantotu mūžīgu dzīvi caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Dievs kungs, lai ir ar jums, lai jūs svētījusi varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gors. Dieva žēlastība, lai jūs pavada. Esi godināts un slavēts, Svētais tu mūsu dārgais, kas amaizies zemēm paslāpts, īstais Dievs un cilvēks īstais. Esi godināts un slavēts, pestītājs tu mūsu dārgais, kas amaizies zemēm paslāpts, īstais Dievs un cilvēks īstais. Esi godināts un slavēts, pestītājs tu mūsu dārgais, kas amaizies zemēm paslāpts, īstais Dievs un cilvēks īstais. Kungs Dievs vissvētā, hostijā. Tu vidus debes laimību, šos dzīves ceļu ilējā, mēs lūdzam Tavu svētību. Dievs trejā deibā, vienīgais. Tev slava visa mūžībā, kāds ceļš mums beigsies, laicīgais, mūs pieņem savā valstībā. Amen. Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažāloj par mums. Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, apsažāloj par mums.
Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažāloj par mums. Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažāloj par mums. Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažāloj par mums. Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažāloj par mums. Nu miera, bodakara un guņsgrāka, pasargoj mūs Kungs un Dievs. Nu miera, bodakara un guņsgrāka, pasargaj mūs Kungs un Dievs. Nu ļaunas un negaidētas novēs, izglob mūs Kungs un Dievs. Nu ļaunas un negaidītas novēs, izglob mūs Kungs un Dievs. Savu svātu baznīcu valdei un uzturī, mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Savu svātu baznīcu valdei un uzturī, mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Eistas grāku, vaidēšanas žēlestību dūdi mums, mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Eistas grāku, vaidēšanas žēlestību dūdi mums, mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Savā svātā kolpojumā mūsu stiprinoju un uzturī, mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Savā svātā kolpojumā mūsu stiprinoju un uzturī, mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Mūsu Tēvu zemi sorgoju un svietēji, mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Mūsu Tēvu zemi sorgoju un svietēji, mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Zemei augļus, dūdi un uzturī, mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Zemei augļus, dūdi un uzturī, mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Mēs griecinīgi tevi žēlīgu Dievu lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Mēs griecinīgi tevi žēlīgu Dievu lūdzam, uzklausi mūs, Kungs
Jēzu, apsažāloj par mums. Jēzu, 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 apsažāloj par mums. Marija, Marija, Dieva mote, lūdz tu Dievu par mums. Marija, Marija, Dieva mote, lūdz tu Dievu par mums. Kyrie eleison. Kristu klausi mūs. Dievs Tēvs no dabasim, Dievs Dēls pasauļa pestētojs, Dievs Svātais Gors, Svāto trēdēba viens Dievs, Jēzus sirds mūžēgo Tēva dēla, Jēzus sirds motes jaunos mīsā Svāto Gora veidota, Jēzus sirds ar Dieva vordu būtēgi vīnota, Jēzus sirds bezgalēgo majestāte, Jēzus sirds Dieva svāto svietneica, Jēzus sirds uz augstoko miteklis, Jēzus sirds Dieva noms un dabas vorti, Jēzus sirds korstais mīlestības gunkurs, Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve, Jēzus sirds lobuma un mīlestības pilna, Jēzus sirds visu tikumu dzelme, Jēzus sirds ikvīnas slaves visu cīneiga, Jēzus sirds ķēniņš un visu siržu vīnotojs, Jēzus sirds, kurā ir visas gudreibas un zinēbu mons, Jēzus sirds, kurā ir dīveibas pilnums, Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši, Jēzus sirds, kura Tēvam ir ļoti labpaticis, Jēzus sirds mūžēgu pasauļa ilgu mierkis, Jēzus sirds pacīteiga un ļoti žālsirdeiga, Jēzus sirds bogota visiem, kas tevi pīsauc, Jēzus sirds dzēvības un svātuma olūts, Jēzus sirds polūgums par mūsu grākiem, Jēzus sirds ar nevošanom seitinota, Jēzus sirds satrīkta par mūsu grākiem, Jēzus sirds paklausēga līdz pošai novei, Jēzus sirds ar škāpu pordurta, Jēzus sirds ikvīnas īprīcinošana solūts, Jēzus sirds mūsu dzēvēba un augšām celšanos, Jēzus sirds mūsu mīrs un izliekšana, Jēzus sirds asneigais upurs par grākim, Jēzus sirds pestēšana tīm, kas uz tevi cerēja, Jēzus sirds cerēba mirstušiem tevī, Jēzus sirds visu svātu laimeiba, Dieva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, Dieva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, Dieva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, Jēzulān proteiks un pazemeigu sirdī. Dori mūsu sirdīs līdzīgas tavai sirdī. Lūksimies! Visvarīgais mūžīgais Dievs raugīs uz savu ļoti nomīļoto dēla sirdī un uz to slavu un gandarēšanu, ko tevs nācija griecinīku vārdā, un tiem, kas lūdz tavu žēlsirdību, dāvāj pīdūšanu topoši Jēzus Kristus tava dēla vārdā, kas ar tevi svāto Gora vīnībā dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžus. Amen. Visu dārgais Jēzu, tu cilvēces pestētojs, raugīs uz mums, kas dziļā pazemībā kreitam tavu altara priekšā. Mēs esam tovi un tovi gribam palikt. Raug šodien ik viens no mums, gribādams vēl cīšok vīnotīs ar tevi, visā labprotīgi atvēlēj sevi tavas svātokajai sirdei. Skot daudzēji tevis napazīst pavisam, daudzie otkon īneizdami tavas bauslības ir tevis aizalīguši. Apsažāloj aklobais Jēzu,
kai par viņam, tai par ūtrim, un pīveļs visus pie tavas svātos sirds. O, kungs, esi karalis ne tik viņ tiem ticēgiem, kas nekod nav tevis aizmirsuši, bet arī tiem pazudušajiem dālim, kas tevi atstojuši. Tori, ka jū otrok atsagrīstu tāva mojos un napazustu nabadzībā un bodā. Esi karalis arī par tiem, kas vai maļdeigu izskatu pīkropti vai nesaderības dēļ škierti, ved jūs pie patīsības un īved jūs ticības vīnotībā, lai otri vīn tiktu panokts, vīns gonamais pulks un vīns gaņētojs. O, kungs, pasargoj savu bazneicu un dūdījai drūšu brēvēbu, dūdi visam tautam kortēbu un mīru, dori, ka pa visu zemi, nu jos gola līdz golam, skanēt skanātu vīns bolss, gūts, lai ir dīvišķai sirdēji, ar kuru nokusi mums pestēšana, jāi, lai ir slava un gūts mūžaigi mūžam. Āmen.